Un, kad es atceros savus skolas laikus, es domāju, ka būtu man bijis daudz mazāk pārdzīvojumi, ja tajos laikos būtu bijis šāds projekts, kurā es varu saņemt atbalstu, kurā es varētu būt mazliet vairāk saprasta un mazāk nosodīta. Un tagad es aicinu jūs ieskatīties kādā sarunā ar Radio Balsi dīdžeju, pasākumu vadītāju Tomu Grēviņu. Viņam skolas laiks tiešām bija sarežģīts. Brīvdomātājs nomainījis 6 skolas, no vairākām izmes, no dažām aizgājis pats, un tieši skolotāji viņam palīdzēja noticēt sev. Doma, kā tev gāja skolā, kāda bija tava dzīve, tev patika, cik es zinu, tu nebiji uz skolu? Skolās? Uzreiz ir jārunā daudz skaitlī. Jā, man bija ļoti grūti līdz zināmam mirklim iekļauties vispār kaut kādos noteikumos. Daļēji tas bija saistīts, tāpēc, ka man intereses bija pilnīgi savādākas nekā saviem vienaudžiem. Un, protams, kaut kādā ziņā arī pasaules skatījums. Mans stāsts ir tāds, ka es esmu gan 8. gan 9. klasi 2 reizes mācījies. Jā, tā varbūt tāda mammas neapdomīga kļūda, bet viņai to, es domāju, daudz rekomendēja, tāpēc arī viņi to izlēma. Un tad otrā skola man tik ļoti pieriebās, ka es vienkārši tādā, riktīgā tīņa dumpinieku garā, man liekas, pāris mēnešus vienkārši uz viņu negāju un viltoju to, kā es uz viņu eju. Es nedomāju, ka es uzvedos sliktāk vai darīju kaut ko diži savādāk kā citi čaļi. Vienkārši bonusā nāca tas, ka es uzdrīkstējos izteikties pret pastāvošo iekārtu un sistēmu, jebkurā mirklī, kad tas ienāca prātā. Un tas tā kopā summējās ar to, ka māma dabūja diezgan bieži dzirdēt, ka būtu labi, ja jūs pameklētu kaut ko sev atbilstošāku. Varbūt tev ir palicis atmiņā kaut kas no skolas, kāds konkrēts cilvēks, kas tev ir iedevis tā kā mācība, kas tev ir virzījusi uz priekšu, vai īstenībā tā ir dzīves skola tev vairāk nekā... Man bija tāda tikai viena skolotāja, Gunta Gromula. Man liekas, strādājis daudzās skolās un pat iespējams universitātē. Viņa, diemžēl, ir jau mūžībā, bet no skolotājiem man neviens cits nav bijis tāds, kurš teica, tu darīsi, tu varēsi, tu būsi, nav šaubu. Un viņi to runāja, kad nekas par to vispār neliecināja. Un tā vietā, lai teikt, ka tu nekas neesi, kā tas man bija citās skolās, tu nekas neesi, tu nekas nebūsi, no tevis nekas nesanāks. Tā vietā viņi teica, nē, come on, tu visu izdarīsi. Un vēl man reiz kāds teica, ka vispār, ja tu nevari iedomāties savu dzīvi nākotnē, tad kāda jēga ir dzīvot? Ja tev ir plāns, tad ir skaidrs, ka uz to plānu ir jāiet, un viņš ir jāpiepilda. Protams, ir ļoti grūti pieņemt klases pālēņus, delverus, tos, kas nepilds mājas darbus, neprot uzvesties, nenāk uz skolu. Un parasti klases bērnu vecāki, citu bērnu vecāki gaida, kad tiks vaļā no šiem skolas delveriem. Tie mums visiem maniem brīnišķīgiem bērniem traucē. Un tādā veidā palēnām soli pa solim sociāla atstumtība ir klāta. Kā mazināt šos riskus, kā palīdzēt? Mūsu projektā Skola kopiena ir lieliska eksperte Liesma Ose. Kā jūs zinat, daudz publikāciju, daudz pētījumu autore. Un stiprā puse sociālais darbs un par sociālās atstumtības riskiem un par to, ko mēs projektā varam darīt. Liesma, vārds tev. Paldies! Labrīt, līdzjūtīgie un drosmīgie nākotnes veidotāji un veidotājs. Atceros sev 1. septembrī 1. klasē. Mazu apaļu biklu meitēnu ar garām cieši sapītām vizītēm. Kā mājas ne dārziņa bērns vidusskolas skolēna Burzmā septembrī jutos pazudusi. Uz klasi ejot ar acīm gaitnie meklēja vecākus, bet neatradu. Atveda mani uz skolu un paši pazuda.
Asaras sariesās acīs un klasē iegāja pavisam noraudājusies. Klases audzinātāja Inese piegāja man klāt, neko neprasīja, samīļoja. Un trauksmainā pirmā skolas diena no tā brīža pārtapa par interesantu un aizraujošu. Pats galvenais – drošu. Cik droši esam tagad? Nedrošība kļuvusi par ikdienu. Augstas nozīmes riski, ar kuriem saskars visa pasaule, ir kara darbības un konfliktu risks. Ekonomiskās labklājības mehānismu nenoturības risks, ekoloģiskās sistēmas deformācijas. Riski cilvēku pasaules izjūtā rada psiholoģiskas problēmas. Nenoteiktība palielina stresu, neparedzamība izraisa bailes, bailes atspoguļojas agresijām. Globālo risku ietekmē pieaug sociālās atstumtības izpausmes arī izglītības vidē. Vācu sociologa Ulriha Beka modelētās atbildes reakcijas riskiem sabiedrībā ir dažādas. Ir pragmatiska vienaldzība, inertums un rūpes tikai par izdzīvošanu. Ir ticība uzturoša optimisms ar saprātīgu cerību, ka globālām problēmām iespējams atrast veselīgus risinājumus. Ir sastopams arī cinisks pesimisms, emocionālās trauksmes kliedēšana ar sarkasmu palīdzību un norobežošanos. Vēl ir iespējama radikāla iesaistīšanās, vēlēšanās diskutēt un praktiski rīkoties, lai mazinātu risku bīstamību. Mēs projektā esam izvēlējušies šo produktīvāko un drosmīgāko atbildi riskiem – cīņu ar sociālo atstumtību. Sociālā nevienlīdzība ir pie vainas. Tā izraisa sociālo atstumtību, ar kuras mazināšanu un novēršanu projektā strādājam. Pārāk augsta sociālā nevienlīdzība ir liela ekonomiska un sociāla problēma. Šorīt dzirdējām par Somiju 1. vietā un Latviju 51. vietā laimes indeksa mērījumā. Laimes subjektīvā novērtējuma mērījumi kā šis liecina, ka cilvēki jūtas laimīgāki, dzīvojot vienlīdzīgākā sabiedrībā. Sociālās atstumtības sekas ir liektas vai apgrūtinātas iespējas iegūt pietiekams ienākums, saņemt pakalpojumus un preces, kuras vitāli nepieciešamas mums katram pilnvērtīgai dzīvei. Un sociālās atstumtības cēloņi ir ierobežojumi, īstenot savas tiesības un izmantot iespējas, jo pastāv šķēršļi, kas to liedz. Piemēram, nabadzība, vides nepieejamība, aizspriedumi, stigmatizācija, emocionālā un fiziskā vardarbība. Tieši ar cēloņu ietekmes mazināšanu un novēršanu projektā strādājam. Intas vecākiem ir maz apmaksāts darbs. Naudas trūkst. Viņa kārtīgi skolā pēta tikai tad, ja kāds viņu pacienā ar pusdienām. Citādi apmēram 2 reizes nedēļā ir siltas vakariņas. Rakstām galda nav, un 15-gadīgā Inta mācās gultā saliekusies 2 līkumos pie 10 gadus veca datora. Larisa vienmēr ir bijusi klusa un introverta meitene no jauktas baltkrievietes un lietuviešu ģimenes. Sākumskolā Larisa mēģināja draudzēties ar citiem bērniem, bet viņas akcenta dēļ un arī trūcīgā vārdu krājuma latviešu valodā dēļ klases biedri sāka viņu apcelt un izsmiet. Šāda izturēšanās radīja Larisai emocionālu traumu. Viņa sāka zaudēt interesi par skolu, sekmes pasliktinājās, un viņa kļuva arvien noslēgtāka. Jānis. Jānis bija apņēmīgs un zinātkārs skolēns, kurš vienmēr centās sasniegt vislabākos rezultātus. Viņš mācījās 9. klasē un plānoja savu nākotni pēc pamatskolas beigšanas. Viņš zināja, ka kļūs par ārstu. Diemžēl viņa veselība sāka pasliktināties. Jānim tika diagnosticēta hroniska slimība, kas prasa ilgstošu ārstēšanos un biežas vizītes pie ārsta. Viņš kavēja daudz stundu, un neraugoties uz skolotāju lielu atbalstu un to, kā viņi centās nodrošināt nepieciešamos materiālus, mājas darbiem, atpalikšana no savlaicīgas un kvalitatīvas mācību programmas apgūves bija neizbēgama.
Kā palīdzēt Intai, Larisai, Jānim un skolēniem ar līdzīgiem izaicinājumiem? Mūsu atbildes projektā, par kurām pats Sigita jau runāja, ir nabadzības, diskriminācijas un vardarbības, saslimšana izraisīt mācīšanās grūtību un citiem riskiem, iesaistoša, droša, draudzīga mācību vide, mentorings, pielāgot atbalsta pasākumi, kas ir izšķiroši svarīgi, konsultācijas, sadarbības sistēmas starp skolu un kopienu labbūtības un sekmju uzlabošanai. Šoreiz vairāk par iesaistošo vidi izglītības iestādēm skolas kopienas sadarbības sistēmām. Iesaistoša, droša, draudzīga mācību vide. Jūs jau to veidojat ikdienas darbā. Intai, Larisai un Jānim un viņu klases biedriem prieku un pašapzinīgo es varu sajūtu sniegs tieši tāda vide skolā, kur ik viens ir piederīgs, uz ik vienu skolēnu sasniegumiem cer, un cerību īstenošanu sekmē pedagogu un atbalsta personāls. Vienlīdz svarīgi labvēlīgam mācību procesam ir gan kognitīvā iesaiste, gan konstruktīvas uzvedības sekmēšana, gan emocionālā skolēna iesaiste. Bet ko redzam ikdienā? Ikdienā redzam uzvedību, kā video šodien. Aiz it kā problemātiskas uzvedības, par ko arī pārliecinājāties video fragmentos, var atrast augstu intelektu, īpašas spējas, kurām nav iespēja izpausties skolas vidē. Arī emocionāli iesaisti, kura mazinājusies saskaroties ar noraidījumu no skolotāja vai citu skolēnu puses. Iesaistošo vidi skolā raksturo saistošas un izaicinošas mācības, elastīgas mācības, kā tiešsaistes, jaukta mācīšanās. Digitālām tehnoloģijām ir potenciāls padarīt mācīšanos interesantāku un saistošu, tās izmantojot radoši un pielāgot skolēnu izglītības vajadzībām. Pagājušā gada OECD pētījums liecina, patiesībā apliecina mums labi zinām patiesību. Jo vairāk bērni ir iesaistīti, jo labprātāk nāk uz skolu. Jo labāk kļūst viņu sasniegumi, jo vairāk viņi ir motivēti mācīties tālāk un viņi ir laimīgāki. Jo mazāk viņiem ir mentālās veselības un uzvedības problēma. Skola ir kopā ar kopienu, un kopiena atbalsta skolu. Superspējas piemīt saliedētāji kopienai, kurā cilvēks un izglītība ir vērtības. Uzmanība un rūpes par ikvienu mazo cilvēku, lai nodrošinātu viņam piemērotu un atbalstošu mācīšanos. Tādēļ regulāra novērtēšana un visa veida risku savlaicīga mazināšana, visaptverošā pieejā ne tikai koncentrējoties uz mācību iestādi un mācību sasniegumiem, bet, ja nepieciešams, intervenci kopienā ģimenē, ja tas palīdz novērst slimību, diskriminācijas un nabadzības radīto ietekmi. Pretdiskriminācija un līdztiesība izglītības iestādē palīdz novērst šķēršļus, kuri kavē sociālās atstumtības riska grupu, etnisko minoritāšu, imigrantu un remigrantu, LGBT, IQ, jauniešu bērnu jēgpilnu līdzdalību izglītībā un palīdz arī samazināt šos riskus. Tāpēc tā ir priekšnoteikums, lai veicinātu panākumus mācībās un labklājību skolā un kopienā. Tā ir skola, kurā diskriminēt ir kauns. Nulles tolerants pret vardarbību. Skaidrs vadlīnijas, procedūras un sankcijas par nepieņemamu uzvedību, ziņošana par vardarbības gadījumiem, sadarbojoties gan skolas ietveros, gan ar skolēnu vecākiem, kopienas nevalstiskām organizācijām, kuras nodarbojas pret vardarbības jomā, pašvaldības policija, vairāki ziņošanas kanāli, tostarp anonīma ziņošana, atjaunojošas taisnīguma prakses, piemēram, mediācija. Man jau šķiet, ka vardarbības prevencijai pats aktīvākais veids ir vienaudžu mentoringa programmas, kurās skolēnus māca, kā atbalstīt vienam otru, kur atbalsta kultūra ir nomainījusi ņirgāšanās kultūru. Ņemot vērā, ka vardarbības un kiberbulīnga cēloņi un sekas bieži vien sniedz ārpus izglītības iestādes ietvariem, ļoti izšķirīgi ir izglītības iestādes un kopienas sadarbībā risināt šos vardarbības apkarošanas un mazināšanas jautājumus. Runājot par vecākiem, vecāki var vairāk nekā viens otrs domā. Vecāku iesaisti ir iespējama netieši ar lūgumu piedalīties skolas dārza izveidē,
sakop vietējo parku, labi iekārtot darbnīcu. Ir ļoti talantīgi vecāki, kuri labprāt paši uzsāks literāru lasījumu tradīciju vai veidos teātra izrādi. Šāda spēcināšanas un uzticēšanās vecāku prasmēm pieeja sekmēs lielāku klātbūtni gan savu bērnu izglītībā, gan arī to, ka vecāki, kur viņi jūtas piederīgi, vēlēsies stiprināt un atbalstīt izglītības iestādi. Arī ģimeņu spēju projekts ir laba ideja, kur vienoti skolēni ģimenes demonstrē stiprās puses un sasniegumus. Šodien ir laimes diena. Uz ekrāna jūs redzat, kā Tukuma 3. pamatskolas 2. B klases skolēni ir saskatījuši laimi, un laimes ir tik dažādas. Viņi būvēja arī, pirms 2 nedēļām, viņi būvēja laimei māju. Un šī māja, ko jūs redzat, ir aprakstīta sekojoši. Laime ir gaiša, sarkana rozā, jo mīlestība ir sarkana. Un viņai ir jumts, lai drošība. Kāds otrklasnieks saka, kad jūtos laimīgs, man ir liela sirds. Kad esmu laimīgs, man ir spēks darīt daudz darbus. No sevis varu novēlēt, lai spēks ir mums visiem. Kad skolotājs saprot, kāds un par ko skolēns vēlas kļūt, izprot viņa sapni, attiecības nostiprinās un iegūst īpašu jēgu. Pati par pedagogu kļuvu pateicoties manai pirmajai skolotājai Inesei, bet arī skolotājām Rutai un Aijai. Abas latviešu valodas un literatūras skolotājas manī saskatīja domājošu un labi rakstošu cilvēku. Kāds bija mans aizkustinājums, kad pirms gadiem 10 satiekot skolotāju Aiju, viņa atzinās, ka joprojām glabā manu 11. klases atcerējumu par Ojāru Vācieti. Skolotājs māca to, kas viņš ir. Saprotošs, iejūtīgs, atbalstošs, prasīgs, cerīgs, uzticēšanos raisošs un labvēlīgs skolotājs šo attieksmi pret dzīvi pielipina saviem skolēniem. Radiet par sevi un pieredzi skolā vislabākās atmiņas. Paldies! Paldies, Liesma! Patiešām pieņemt un atbalstīt bērnu ir viens no iekļaujošas izglītības vides priekšnoteikumiem, kur visi bērni un jaunieši, visi mūsu izglītojumie var justies droši un saprasti.